Gadu pēc reformas vizuāli lielas pārmaiņas Bauskas slimnīcā nav redzamas. Uzņemšanas nodaļas vietā ir diennakts neatliekamās palīdzības punkts un dienas stacionārs. Parāda tam, kāds pacients tiek uzvests uz aprūpas nodaļu. Es nevaru jau, protams, salīdzināt tos laikus, kādi bija agrāk. Tajā laikā it kā daudz kas notika, bija, darbs bija tāds radošāks un tomēr bija operācijas un slimnieki nāca akūti. Tagad ir savādāk, nevar salīdzināt kā. Kādreizējās dzemdību nodaļas vietā tagad ir bērnu gultas, kurās ārstēs tie, kam nav nepieciešamas operācijas. Pašreiz te atrodas 9 bērni. Kristīna pa dienu ir kopā ar savu dēliņu, bet vakaros dēls tiek atstāts gādīgu mārciņu aprūpē. Ar esošo kārtību viņi ir apmierināti. Jā, pietika ar to, kā tagad. Nevajag atpakaļ. Nezinu, man šķiet, ka tagad ir labi arī. Tomēr ne visi pacienti uzskata, ka pārmaiņas ir veiksmīgas. Kā bija tā viss, te jau labāk bija, ka bija tas slimnīca riktīgi uz vietas. Vai Bauskā kādreiz vēl būs un vai vispār vajag tādu slimnīcu, kā bija? Bauskā jau vajadzētu. Kaujas gatavībā joprojām ir arī intensīvās terapijas nodaļa. Slimnīcas direktors skaidro, ka dažkārt to nāks izmantot, lai stabilizētu pacientu stāvokli līdz brīdim, kad tas tiek pārvests uz citu slimnīcu. Tiesa apmaksāt šādas pakalpojumus vairs netiekot. Saprotiet, pieejamība jau ir, bet es iet runa par saulaicīgumu. Vai tik saulaicīgi var nogādāt, teiksim, pārējos hospitāļos, cik tas laika paiet, ja? Un tiešām tas neatliekamā palīdzības transporta vienības nav tik daudz, un viņas ir izbraukumos ārā, un ļoti bieži ir tāds brīdis, kad nevar saulaicīgi to palīdzību sniegt. Ja? Reorganizējot slimnīcu, uzsvars tika likts uz ambulatoro aprūpi un dienas stacionāru, kur ļaudis ātri atzina par labu esam. Dienas stacionāram, diemžēl, mums iedeva kvotu 8000 lati gadā, un janvāra mēnesī mēs iztērējām 9000 lati. Kopā par neatliekamo, par ambulatoro darbu mums 56 000 ir pārstrāde, ko valsts mums nav samaksājusi. Ja. Pašreiz Bauskas slimnīca tāpat kā līdz šim strādā bez parādiem un dzīvo uz iekšējo rezervju rēķina. Taču kas notiks nākamgad, ja finansējums netiks palielināts, ir jautājums, kam atbilde pagaidām nesako.